stāstīts. Mēs visu varam zināt. Tikai lieta ir sadarbība, nevis konkurence. Viena būtiskākā lieta, ko es sastopos auditorijā, kura ir vērsta nevis uz biznesa struktūrām, bet tieši uz garīgumu, ir tā, ka nav naudas, lai to realizētu. Un tāpēc uzzīmēšu vienu zīmi un simbolu, kura visiem ir pazīstama, ar izskaidrojumu, kā viņa strādā. Viņa strādā ļoti reāli. Pieņemsim, ka tā daļa ir melna visa. Jebkurš projekts notikusi lieta, uzgleznota glezna, ģimenes attiecība, radīts bērniņš, dators, šis te seminārs sastāv no divām pusēm. No kāda, kurš tam ir iedevis naudu, zināšanas, juridisku segumu, telpas, zinības kā, un otras puses tur, kur ir bijis kreatīvs, tur, kur ir bijis netveramais, tur, kur ir bijis daudz sievietes, kuras ir smaidījušas, un tāpēc lektoriem ir gribējies izpildīties labāk. Kāds, kurš ir padarījis to notikumu nenopietnu. Bērni, kas ir atnākuši mums ģimenē un izjaukuši kaut ko, ko mēs sakārtojam, jo mēs pēc tam sakārtosim vēl vienreiz un tā sanāks spēle. Jostas rajonā sāpes, tas nozīmē, ka cilvēks uztraucās par finansiālu labklājību. Ja es dodos sadarbībā, man parādās asas sāpes šajā vietā, tur ir metiens, neiet uz šo te principu. Ja šajā vietā parādās sāpes pēc tam, kad cilvēks publiski uzstājās, tad kāds gribēja viņam nofenderēt viņa mirdzumu. Ir ātri jāsāk smieties tam, kuram mugura sāk sāpēt. Tā, kad cilvēks smējās, viņu nevar ietekmēt. Neviens, tas nav iespējams. Par vibrāciju ātrumu. Paldies, man ļoti viegli strādāt, ir fantastiski. Dotajā momentā mēs atrodamies visi, pasaules cilvēci, diezgan interesantā stāvoklī, kas ir saistīts ar vibrāciju pātrināšanos. Man jau bailes no tā vārdu, jo šodien viņš tik reizes izskanēja. Viņam ir pavisam precīzs metafizisks izskats. Tas informācijas ātrums, kas nāk uz Zemi, viņš tādā ātrumā nekad iepriekš vēl nav gājis. Viņš bija krietni lētāks un lēnāks ikdienā 90. gados. Viņš bija krietni lēnāks 80. Viņš bija neskaitāmas reizes lēnāks viduslaikos. Tā līkne viņam uzzīmēšu. Tātad tā lēnā līkme būtu tāda, kā ir aprēķins, kā tas saucās matemātikā. Ir viens astronomiskā progresija un otra ir ģeometriskā. Tad pirmais ir ģeometriskā tā lējējā. Ir šķietamība, kad viņa iet tādā ātrumā, bet viņa neiet tādā ātrumā. Tur jau arī tas noslēpums. Šajā te brīdī ir iestājusies zināma krīze. Un cilvēki nezin, kāpēc viņi piedēvē materiālai krīzei. Tam ar to nav sakars. Šī ir vērtību skalas par attieksmi pret materiālām lietām krīze, kura vairāk nevar izturēt tādu vibrāciju, kāda viņa dotajā momentā ir. Izjūta, paļaušanās. Paļauties uz kādu citu cilvēku var tikai tas cilvēks, kurš paļaujās uz sevīm. Vingrinājums ļoti vienkāršs. Vai nu pārī. Parādīsim tevi. Šitā tevi muguru. Un tagad krīta. Rokas ir tā, laidies aizmugurē. Super. Vēlreiz. Vēlreiz. Super. Baigi labi. Šitā bija ļoti laba dziļa uzticēšanās. Kas bija tas pa iemeslu vai iemesliem, kas ļāva šim cilvēkam nonākt šajā stāvoklī, ka viņš izgāja no slimnīcas uz savām kājām? Zinām to, ka medicīnā tādas iespējas nepastāv. Ja? Ka varētu pilnībā no absolūtas paralīzes atgriezties atpakaļ normāli dzīvē. Lūdzu, kas tas varētu būt? Domspēks, labi. Kas vēl? Ticamība, labi. Kas vēl varētu būt? Jā, protams, arī, jā. Jā. Vēl kas? Sajūt, ka viņš jau staiga. Pārliecība. Kas vēl? Realitātes iztēlošanās, ka viņš jau... Jā. Jā, protams. Bet tomēr vēl. Tas ir, to mēs arī ņemsim vērā, jā, par to termiņu, jā.
nodomu spēks, kas ieslēdz visas energosistēmas pārstrukturēšanos ģēnu līmenī, pārkārtošanos tur visu. Bet, jā, labi. Bet ja mēs paskatāmies uz visu šo sižetu no metaforas puses, tātad kā ir? Ko es varētu no praktiskās puses pateikt mazliet par to, kā tad to mēģināt šo stāvokli šeit un tagad, kaut vai mazliet sāk mēģināt trenēties to. Ir tāds, ka mēs jebkurš varam izdarīt to vizualizāciju, ja, un iedomāties to, ka es šeit tagad stāvu, ja, un iedomāties vienkārši kaut ko zem kāju pēdā, vienalga, kas tas būtu. Un to pašu iedomāties kaut ko virs galvu, un caur sevi mēģināt viņu savienot. Caur sevi vienkārši savienot. Bet tālākais, tas notiek tikai seans laikā, bet tālākais ir paša cilvēka rokās. Kā viņš turpinās izmantot šīs jaunās iespējas. Ja viņš paļausies tikai uz to, ka es to esmu izdarījis un atgriezīsies nākošais, davai, tu man atkal te sabalansē tagad, un man būs labi, nekas no tā nesanāks. Ir cilvēkam pašam jāsāk strādāt ar savu personīgo informācijas lauku, atbrīvojoties no vecajām enerģijām, kuru transformējot jaunā kvalitātei. Jā, ir daudz cilvēku, kas tomēr no tā nobīstās, jā, tā ir mana pieredze, kā es esmu strādājis cilvēkiem, ja tad, kad nonāks darbs, kad mēs ķeramies klāt pie viņa paša pagātnes, jā, tad cilvēks tomēr no tā nobīstās un atgriežas atpakaļ vecajās sliedēs. Tās ir bailes. Šī tehnika nav brīnuma nūjiņa, kas ir vienīgā. Tehnikas un mācības uz zemes ir ārkārtīgi daudz. Un arī tieši šī paša iemesla dēļ, ka mēs esam ļoti dažādi. Ja, tad viens atradīs, kaut vai pēc tās pašas, kaut vai pēc balansēšanas, cilvēks atradīs, ka viņam der tas virziens. Otrs atradīs, ka viņam virziens tas der. Viņš aizies to ceļu vai to ceļu. Un tā ir katra cilvēka personīgā izvēle. Garīgais ceļš. Kas īsti ir garīgais ceļš? Uz to patiesībā ir ārkārtīgi smaga atbilde, un diez vai kāds no jums vispār to var atbildēt. Jo visvienkāršākās lietas ir visgrūtāk definēt, un mēs nekādīgi, nezinām, visvienkāršākā lieta laiks. Kurš no jums var pateikt, kas ir laiks? Nezinu, dabūsiet Nobeļa prēmiju droši vien, ja pateiksiet, kas ir laiks. Ne jau tas. Jā, tā. Tas ir tikai rādītājs. Jo trūka šīs te uzticēšanās par to, kas īsti ir šī te, kas ir, jau varam lietot šo vārdu patiesību. Bet mēs nezinām, kas ir patiesība. Mēs nezinām, kas ir īstenība. Mēs tikai varam kā aklie taustīties pēc tā, un tādēļ ir ārkārtīgi būtiski šī te uzticēšanās. Ja cits ir sataustījis kaut ko, uzticēties tam, ka tas ir tā. Pat tād, ja tas der tikai viņam vienīgajam. Un katrs sev ir vislabākais skolotājs. Es domāju, ka šodien diezgan daudz tas ir izskanējis. Katrs sev ir vislabākais skolotājs. Mēs varam tā, ja šī pasaulē, fenomena pasaulē, šeit veidojās tēli, tad to, ko mēs uztveram, tos uztveram. Tad nekā pasaulē tā ir pirmtēla vai nomēne, tad ir transcendentā. Un transcendentā pasaule, viņa ir visur un nekur. Saukt viņu var visādos vārdos, tā, pilnīgi vienalga. Un simbols ir tas, kas sasaist šo pasauli ar to pasauli kopā. Tā, ja mēs izzinām šo pasauli, un spējam saprast šo te fiziskā pasauli, nepavēlēt šodien tik daudz ir runa par vingrinājumiem. Tas, ka cilvēkam tīri fiziski ir kaut kas jādara, tā. Tad šīs te fiziskās pasaules vingrinājumi, tu ir vingrini cilvēki arī priekš tās pasaules tur. Un saprotot šo te simbolisko jēgu, ne zīmi, bet simbolisko jēgu, tad mēs varam apjēgt, kas īsti notiekās tur, tajā pasaulē. Kā tas parādās tur. Un izdarīja fantastiskas lietas. Un kurš no mums var izdarīt šo te taisni tādā pašā veidā? Bet dzīve mūs trenkā, vai ne? Dzīve mūs trenkā. Dzīve trenkā? Nē, mēs paši sev trenkājam, Bet šo te trenkāšanu visu laiku uzspiež kaut kas no malas. Tādēļ, lai mēs būtu paklausīgi. Un palēkajam pūlim ir jābūt paklausīgam. Un tas, kurš iedomājās nebūt paklausīgs, tas, kas izlien ārā, tam galvu un cērt noskriekā. Vissvarīgāko, šo te. Jo, tāpatās kā, astrologi, pēc
planētas stāvokļiem, ja, kas ir vienīgais pareizais, kas tam ir, ja, piedomā klāt tur zvaigznājas, zodiaka zīmes, kuras ir izdomātas, jo viņas tur nav nemaz, ja, tā, tur vēl piedomā mājas klāt, no aspektu varbūt pastāv tur, un tad tā uz to skaidrojums. Tur metodas ir bez sava gala, ja, tā tad ir šo, bet šīs te pats zodiaka, ne zodiaka planētas stāvoklis pie debesīm, ir ierakstīts jūsu acu zīlītēs, apstieties acu zīlītēs, tur viņš ir ierakstīts te pieres šitajās, te grumbiņās, ja tā, viņš ir ierakstīts rokā šeit, ja tā, tas pats, ja tā, viņš ir ierakstīts taro kārtīs, ja tā, tad jau viņus jūs izliekat, ja tā, un vēl daudzās citās, kafijas biezumos arī ir, ja tā, ja tur ir, ja viņš ir tur, tādēļ, ka visa pasaule ir saistīta, ne šī pasaule ir saistīta. Bet tas taču ir, jebkurš no jums, kas jūs sadusmo, māca jūs. Vai ne? Jebkurš, kurš jums uzkāp uz varžacīm, ir jūsu labākais skolotājs. Jebkurš ienaidnieks ir jums labākais skolotājs, kas liek jums saprast kaut ko, ko jūs nesaprotat. Ne jau guru jūs māca, ja tā. Guri jūs ved pie rokas uz kruķiem, ja, tātad, kā Vidžus teica, ja, tātad iedod kruķus, vai ne, un šim patīk lēkāt tur visu dzīvi uz tiem kruķiem, ja, tātad. Bet pašam jādara, pašam jātiek galā ar to. Un šitie tie ir tie, kas māca, tie ir labākie skolotāji, saprotiet to. Viņš parāda to, kas jūsos tur ir iekšā, te vai tur, kur viņš tur slēpjās, ja, šitais te tā. Tur vēl ir kaut kas? Šitā lieta. Aha. Pasaulē politiķi un visi tie, kas ir apkārt, rada monstrus. Ja, tā. Tie tēlus, kuriem nav pirmtēlu. Ja, tā. Vai arī iegrūž kaut ko tādu, ja, tādu, kur liekas, ka tas ir baigi foršais. Es atvainojos par izteicienu, ka tas ir patiesībā tur slēpjās kaut kāda draņķība apakšā. Un es jums parādīšu vienu draņķību, ja tā. Tikai lūdzu neapvainojiet. Redzat to? Šī te vislielākā draņķība, kāda var būt. Jūs neredzat? Paskatieties to augšā pusē, labajā pusē. Un mēģināt ieraudzīt. Sadalīts pa gabaliem. Nē, tur ir uz centru, uz iznīcību, ja, tā tad viss iet kopā, lai visu iznīcināt. Latvijas karogu iznīcina, no visām pusēm saspiež kopā. Redzat to, ja tā? Lietuvēm krusts, tā ir aizsardzības zīme, ja tā tad šo te. Un šo te monstru mums pasniedza, lai iznīcinātu Latviju. Un jūs vēl tagad breicāt man pretī, tas bija kolosāli, vai ne tā? Kur jūs esat te pļekts. Tad, kad es toreiz mēģināju to iestāstīt, ja, tad man neviens neticēja, tad Daini, tu esi kretīns vienkārši. Tu neredz, kā cilvēki priecājās par to, ka tas ir auseklis, ir nezinu kas tur. Bet tas nav auseklis. To zīmi, ne to zīmi, bet tā, kas ir apakšā, ja, tā tad. To lika uz tām zeķēm un kurpēm, kuras priekš bērēm bija. Daudz nozīmīgi tas var būt. Bet vēlreiz pievēršies nevis tāpēc, ka tas tā ir vai tā nav, tas nav būtiski. Ja, tā. Būtiski ir tas, ka es jums parādu, cik vienkārši var iesmērēt kaut ko. Ja, tā. Ar masu informācijas līdzekļiem, cik vienkārši var iesmērēt kaut ko. Un būtiski būtu, ja mēs esam šeit Latvijā, ja, tā, tad paskatīties uz tiem simboliem, kas mums ir Latvijā šeit, kas mums dod šajā te zemē. Un ko šī zeme mums dod. Ja, tā. Tas patiesībā ir fantastiski, ja, tā, tad, kas mums ir šeit vēl. Ja, pie Mežītes pilskalna ir milzas svētbīras ar ozoliem. Ja šitie te draņķi Latvijas meži viņi nenocirtīs, tad viņi tur vēl ilgi stāvēs. Ja, tā viņi tur taisās, viņas cirs nost, jo tur ir ozoli. Ozols pirmo reizi Latvijā izcirta Katrīnas laikā, kad Angļi uzbūvēja savu flotu ar Latvijas ozoliem. Ja, tagad tiek nocirsti, kas nav. Šī no šīs reizes saruna, ja tā ir cita. Bet, šis tas vēl ir saglabājies. Bet tas ir ļoti daudz. Un,
to, ko var saukt par svētvietu vai enerģētisko vietu vai kaut ko tam līdzīgu, Latvijā ir no vienas vietas. No jebkuras vietas pusstundas gājiena attālumā ir kaut kas. No jebkuras.